Aizvadītajā svētdienā Arēnā Rīga hokeja klubs Rīgas Dināmo rīkoja aizvadītās hokeja sezonas noslēguma pasākumu. Tā jau ir laba tradīcija – pateikties visiem līdzjutējiem par atbalstu aizvadītajā kontinentālās hokeja līgas sezonā. Šoreiz Dināmo izcīnīja 5. vietu rietumkonferencē, kopumā līgā iegūta 10. vietu. 54 spēlēs gūti 93 punkti. Tas ir labākais komandas sniegums visās līdz šim aizvadītajās sezonās. Šajā sezonā vidēji katru mājas spēli apmeklēja 8083 līdzjutēji. Tas ir arī labākais rādītājs visu 6 sezonu laikā. Pie tam tas ir 5. labākais rādītājs KHL līgā un 13. vieta Eiropā. Pasākumā bija daudz izklaižu arēnas apmeklētājiem. Cita starpā varēja satikt arī un klātienē gūt autogrāfus, kaut vai no sezonas veiksmīgākā leģionāra Kaila Vilsona. Yeah, I love Riga. Had a lot of fun here. We had a good season, and the people are great here too. Obviously great fans everywhere, and I had a lot of fun. Ar muzikāliem priekšnesumiem arēnā uzstājās Dzelzs Vilks, Amber, Otra puse un Latvian Blues Band. Savukārt uz ledus savu veiklību dažādos vingrinājumos un sacensībās demonstrēja hokeisti. Bija ātruma stafetes, veiklības konkursi un meistarības parauga demonstrējumi. Cita starpā tika noteikts arī laimīgais Dināmo Mills, kurš saņēma automašīnu Kia Rio. Par to parūpējās uzņēmums Forum Auto, kurš nodrošināja hokeja klubu Dināmo Rīga ar savām automašīnām visas aizgājušās sezonas garumā. Ļoti labs pasākums, patīkami. Diezgan tālu esam braukuši arī no Ventspils. Atmaksājās, protams, pozitīvas emocijas tikai. Jā, uz nobeigumu pasākumu, jā. Tā labi, nekāda vaina. Protams, noslēguma pasākums ļoti patika. Pirmā reize bija, kad atbraucu uz noslēguma pasākumu, atvedu arī brāli līdzi, bet brālis diemžēl aizgāja ārā gaidīt uguņošanu. Es esmu no Ziemeļvidzemes Masalas novads. Lielisks pasākums, paldies! Super, protams, nelielas bija tā 7. spēles zaudējums, bet ir ok. Vislielākais punktu skaits un ir ok. Paldies treneriem, paldies visiem. Fani, без jautājumiem. Dināmo fani lieliskākie. No visiem KHL. На игры мы ходим регулярно, смотрим по телевизору все игры, в арене часто бываем, да. Вечер сегодня замечательный был, атмосфера, как всегда, фантастическая в арене. Будем ждать следующий сезон. No līgatnes es. Šo sezonu ļoti bieži, gandrīz uz visām. Viss, kas notika, visas atrakcijas, viss bija ļoti labi. Tāpat tās koncerti bija labi, viss bija labi. Viss ideāli. Šovakar jau sāksim gatavoties Baltkrievijai. Uz pasaules čempionātu dosimies. Pēc Olimpiādas pasaules čempionāts gaidāms ar zināmu intrigu, ko parādīs mūsu izlase, kuras sastāvā būs nemazums Dināmo hokeistu, varam tik minēt un gaidīt ar nepacietību. Arī Juris Savickis, vērtējot aizvadīto sezonu, teica, ka tā bijusi bagāta un pozitīviem notikumiem piepildīta. Es domāju, ka šī sezona bija viena no labākajām no visām 6. Tagad mēs gatavojamies 7. sezonai. Es domāju, komandas sniegums bija vislabākais. Jo, ja komanda labi spēlē, tad arī visiem sirdsmierīgi, visiem ļoti labas emocijas pozitīvās, un šogad mums tiešām izdevās spēlēt labi. Komanda parādīja, ka tā ir komanda. Komanda parādīja, ka viņai komandai ir treneri. Treneri parādīja, ka komandai ir kapteinis. Tā kopējā sadarbība, plus, protams, vēl veiksme, noved pie tiem rezultātiem, pie kuriem tas ir, jo mēs esam pārsnieguši ļoti daudz rekordus, gan skatītāju ziņā, gan iemesto ripu ziņā, gan mēs esam agrāk nekā jebkad tikuši play-off izspēles posmos un tā tālāk. Tā kā ļoti daudz tādu patīkam emociju, bet ja jūs man jautāsiet, kas vispilgtākais moments, ne Dināmo, bet vispār hokeja dzīvē, tad man jāsaka tā, vispilgtākais moments tomēr, kas attiecās uz hokeju, bija mūsu Latvijas izlases hokeja spēle pret šveiciešiem 2. spēlē Olimpiādās Sočos. Tas bija
tādu sajūsmu mēs uzņēmām uzvaru. Tā mēs visi slimojam, pārdzīvojam tās pēdējās minūtes. Un to ripko pēdējo met dārziņš. Mēs vispār bijām laimīgi un mēs sapratām, kad mēs tās 6 sezonas neesam nodzīvojuši veltīgi. Un kad ITER un viss, kas cilvēks strādā Rīgas Dināmo, nav pavadījusi veltīgi šitos 6 gadus. Jo tiešām pacēlums bija milzīgs. Nu, pēc tam, protams, ļoti labi spēle, kad mēs nospēlējām ar Kanādu, kā jūs ziniet, ja. Tas arī bija labs, bet, nu, diemžēl mēs zaudējām. Ja mēs būtu uzvarējuši, nu, tad es domāju, mēs būtu iegājuši vēsturi uz visiem mūžiem. Uzvaru pār Šveici olimpiādas izslēgšanas turnīrā esot bijusi dziļi simboliska un emocionāli svarīga. Es esmu vairākas reizes bijis Šveicē. Mēs esam spēlējuši Spengler kapā Davosā, finālā. Paši savas kļūdas dēļ neizcīnījām Spengler kausu, kas ir viens no nozīmīgākajām sacensībām Eiropā, hokejā. Ko es gribu teikt? Vienmēr, kad tu tur esi, tu jūties tā, it kā viņi tie galvenie. Viņi prot spēlēt hokeju, mēs esam atbraukuši pie viņiem mācīties. Viņi ne tikai tie bagātākie un sakārtotākie principā, kas atbilst, bet arī hokejā viņiem labāka līga, labākas komandas un tā tālāk. Nu, un mēs viņus uzvarējām pie tam kolosālo mačā. Un šveicieši bija spiesti braukt mājās, a mēs palikām olimpiādē. Un tas man bija ļoti liels gandarījums. Tāpēc, ka es pazīstu šveiciešu, tur daudz mūsu kolēģi un draugi, bet, nu, mēs parādījām tomēr, ka mūsu hokejs ir labāks. Vienā vārdā labs. Tā par sezonas noslēgumu teica Artis Ābols Dināmo treneris. Viņa darbu šajā sezonā augsti novērtējuši daudzi hokeja profesionāļi. Šis bija pirmais gads, kad es biju galvenais treneris, un loģiski, ka pirmā reize vienmēr ir pirmā reize. Un skaidrs prieks, nu jā, tikko es teicu, ka gribējās kaut ko tālāk, bet ja es sezonas sākumā nemaldos pats teicu, ko es gribētu, un kā minimums gribētu, lai mēs tiktu Gagarin kausa izcīņā, kurā mēs tikām. Nu, tātad, nu, tas ir tas raizes un tas ir kā tas prieks, jā. Bet, kad tu esi tur iekšā, tad tu gribi tālāk. Arī komandai tas bija noteikti ļoti interesanti, ko mēs tādi manā vadībā jauni vietējie treneri varam, ko mēs piedāvāsim. Un tas starts izdevās labs komanda, jāsaka, laikam, ka nocēja tam, ko mēs no viņiem sagaidām, prasam. Un spēlētājs spēlēja pašaizliedzību, par ko viņiem paldies. Un bez viņiem jau un bez viņu šīs izpratnes, sapratnes un pašatdeves par kaut kādiem rezultātiem, tad mēs nevarētu runāt. Šajā sezonā komanda atgriezās spēlētāji, kas bija kādu laiku spēlējuši citur. Artis Ābols par viņiem teica, nekur nav tik labi kā mājās, un piebilst, nekur nav arī tik labi skatītāji kā pie mums mājās. Viņa atbalsts ir ļoti liels. Likumsakarīgs ir jautājums, kas tagad notiks tālāk? Nedēļa būs brīva, un pēc tam liela daļa sāks gatavoties jau nākamajai sezonai. Nu, būs noteikti izlases spēles, bet savai komandai novēlēt apņemšanos un to, ka mēs jau latvieši par esam diezgan tādu zemu vērtējumu un kautrīgi. Es tāds pats latvietis esmu. Un tomēr skatīties uz augšu, jo ja tu skaties uz leju, tad uz augšu tik grūti. Viņu respektē ne tikai paši spēlētāji, arī pretinieki. Tāpat tiesneši un sporta komentētāji no ārvalstīm. Daudz nāk skatīties tieši viņa spēli un teica, ka viņš jau kļūst par tādu pašu hokeja leģendu kā Helmuts Balders. Sandis Ozoliņš, komandas kapteinis, viens no komandas sezonas veiksmes kaldinātājiem. Kopumā es domāju, mēs esam gandarīti, ja tā paņem visus apstākļus un gan arī mūsu, teiksim, veiksmes un neveiksmes un sezonas noslēgumu. Es domāju, mēs varam būt gandarīgi ar to, kādā veidā mēs šo sezonu pavadījām mūsu atdeves ziņā, cīņas spara ziņā un gribas spēku un parādīšanas, un kā mēs galvenokārt cīnējāmies. Es domāju, par to mēs visi varam būt gandarīti. Mēs esam komanda, tas ir pats galvenais. Un, ja mūsu galvenais mērķis ir kopējais komandas sasniegums, neskatoties uz savu personīgo sasniegumu, tad arī mēs tur tiksim. Tad mēs būsim kā komanda. Un tas nav viena cilvēka darbs vai nopelns. Tas ir viss puiši, teiksim, visi tie, kas mums ir apkārt komandai. Gan treneri, tas nevar tā vienkārši pateikt. Viens cilvēks atnāca un viss izdarīja. Tur jābūt visiem vienotiem un tādiem saprotošiem. Un kaut kur arī jānoliek savas personīgās intereses ir nostāk malāk, lai šis rezultāts būtu. Kad noskan fināla signāls spēles, kad beidzās spēle,
pēc tam tās emocijas arī nedaudz tomēr nāk līdzi un iet viņus atnest spēlētāju uz mājām. Un tomēr tas uzrāviens ir bijis tik liels tajā spēles laikā, kad uzreiz tā nomierināties un pilnīgi atslēgt un pievērsties citām lietām. Man vismaz ir ļoti grūti. Tam ir vajadzīgs vismaz kaut kāds laiks, lai pēc tam tā uz visu dzīvi sākt skatīties ar normālu, salīdzinoši normālu skatienu. Komanda ir arī tie, kas uz ledus neiet, taču ļoti palīdz. Komandas ārsts teica, sezona ir gara, spēļu ir daudz. Reizēm ir lielāks vai mazāks traumas, bet puiši iet ārā uz ledus un cīnās zobus sakoduši. Tā ir resta medicīniskā sagatavošana, ko mēs sezonas laikā viņam uzturam, kur ietilps gan viss fizikālā rehabilitācija ar pirtīm, saunām, masāžām. Tā ir speciāliskā medicīniskā sagatavotība. Tā ir arī papildu uzturu līdzekļu lietošana, kas ātrāk viņam palīdz gan atjaunoties, gan dod vairāk enerģijas. Pie mums strādā 3 fizioterapeiti, kas faktiski ar ikdienā viņam palīdz gan ar teipiem, gan ar procedūrām, gan ar masāžām. Tā kā visi tie zēni, kas arī ir apkalpojušā komandā, viņi visi palīdz uzturēt viņus pie normālas fiziskās formas. Plus, protams, ir fiziskās sagatavošanas treneris, kas ar specifiskiem vingrinājumiem un specifiskām slodzes dozēšanām dod viņiem šīs enerģijas pieplūdumu. Šāda pašaizliedzīga cīņa uz ledus tā iedvesmo un saliedē mūs visus, visu mūsu sabiedrību un, protams, priecē mūsu fanus, tā teica Juris Savickis. Visi saka, ka viņi bija viena no vislabākajiem, un man jāpiekrīt tādam vērtējumam. Mūsu fani tiešām, viņi fano un ar komandu ir ne tikai tad, kad mēs uzvaram, protams, tad mums ļoti daudz līdzjutēji ir, bet galvenais jau paturēt, palīdzēt komandai tad, kad iet grūtāk, slikti, kad neveiksmes, kad pēdējās sekundēs iemet pretinieks golu izšķirošo, tad, kad visiem grūti ap sirdi, un tomēr fani tik un tā skandina Dinamo Rīga, tikai Dinamo un tā tālāk. Tā kā es ļoti apmierināts ar mūsu faniem. Tiešām mūsu līdzjutēji ir viena no labākajiem, ja ne labākie. Tad, kad mēs visi esam uz laukumu un tribīnēs, un es domāju, arī pie televizora cilvēks sēž. Tur vērk nespriež, vai tas ir Ukrainas, ebrejs, latviets vai krievs. Visi slimo par Dinamo. Dinamo ir padarījis Latviju ļoti tādu atpazīstamu. Jo par mums tagad slimo ļoti ne tikai bijušajās PSRS republikās, kas kļuvuši par neatkarīgām valstīm. Par mums slimo Eiropā, par mums pazīst Kanādā, Amerikā, un tas ir Rīgas Dinamo. Un kā hell nopelns, ja? Un tas nebūtu iespējams, ja nebūtu atbalstītāji tādu uzņēmumu kā Itera Latvija, Alderis, Skonto būve un Latvijas dzelzceļš. Bez lielo valsts uzņēmumu atbalsta Latvijā vispār nevarētu būt profesionāls sports, teica Guntis Mačs. Un tā ir goda lieta – atbalstīt Latvijas sportu. Ar ko jums asociējas dzelzceļš? Man dzelzceļš asociējas ar stabilitāti, ar spēku, dinamiku, ar jaudu. Un hokejs vai tad ir savādāks? Hokejs ir spēks, tā ir cīņa, tā ir enerģija, tās ir emocijas. Un es domāju, ka hokejs, tāpat kā dziesmu svētki un deju svētki, faktiski ir Latvijas nacionālā bagātība. Un es uzskatu, ka tā ir tikai goda lieta tiem, kam ir, dalīties tajā, kas viņiem ir, un redzot to lielo vilkmi, cilvēku vilkmi uz šo spēli, uz šīm emocijām, ko šī spēle dod. Man liekas, tā ir vienkārši goda lieta dzelzceļam atbalstīt hokeju. Dinamo komanda, tas ir prieks un svētki. Mēs šo komandu atbalstam no pirmās dienas, un diez vai mums būtu tāda panākuma pasaules čempionātos un olimpiādē, ja ne Dinamo. Tā turpina Guntis Mačs. Es gribētu īpaši izcelt Savicka kungu, jo viņš tiešām ir savas komandas patriots, un man liekas, ka viņš faktiski šo komandu, mēs jau tikai piepalīdzam. Viņa uzņēmums un viņa enerģija uztur šo komandu. Viņš jau panāca šīs komandas izveidošanu. Nepārprotami, Iteras Latvija ieguldījums un atbalsts hokeja attīstībai Latvijā ir liels un nenoliedzams. Mums ir ne tikai jaunā hokejistu paudze, arī savs uz Dinamo bāzes tapis treneru kolektīvs. To jau parādīja noslēguma vakars, kad uz ledus izgāja visa Rīgas Dinamo administrācija, visi treneri, mūsu pirmā komanda, juniori, bērni.
tad jūs redzējāt, kas tā pa saimniecība. Un, tā saimniecība tiešām tā lielā struktūra saimniecība ir izveidota. Un tas mūsu pienesums ne tikai caur emocijām, ko dara Rīgas Dinamo, bet vispār Latvijas hokejam, Latvijas sportam. Ja? Nekad tā nav bijis, nekad tāds augsts vilnis nav bijis hokejā un faktiski arī sportā dēļ hokeja, kas tagad notiek. Un es domāju, ka šajos laikos, šajos grūtajos laikos, kad iet runas par kaut kādām legālām narkotikām, kas ir vispār pilnīgs ārprāts, ja? Tam var pretī stāties tikai veselais saprāts, un sporta pamatā ir veselais saprāts. Vēl tikai ugunīgi izrāda hokeja faniem un tikpat krāšņa uguņošana satupsušajās debesīs. Sezona beigusies. Vēlēsim veiksmi Dinamo hokejistiem pasaules čempionātā un satiksimies nākamās sezonas atklāšanā jau augustā, tepat Arēnā Rīga.